ir tas, ka neviena situācija nav 100% tikai pozitīva, neviena situācija nav 100% tikai negatīva. Kā jau es minēju par to šīm iespējamībām, ka ir iespējamība, ka situācija varētu risināties pozitīvi, un ir iespējamība, ka situācija varētu risināties negatīvi. Bet tā ir arī dzīvē, nav labs bez slikta, nav balts bez melna, nav diena bez nakts, un jebkurā situācijā mēs varam atrast un atradīsim, jo vairāk mēs meklēsim, jo vairāk mēs atradīsim gan to pozitīvo, gan negatīvo. Bet kā tad tiešām pateikt, kuru tad izvēli veikt, un vai teikt jā, vai teikt nē? Ir skatīties uz to, kāda tad ir, kuras sajūtas, kuras emocijas ir vairākumā, kuras ņem virsroku. Vai tās pozitīvās, tas patīkamais satraukums, vai arī šīs negatīvās sajūtas un emocijas ir tās, kas ņem virsroku. Paļauties uz intuīciju, ja negatīvās tomēr ņem virsroku, tad teikt nē. Ja pozitīvās ņem virsroku, tad teikt jā, šīs situācijā, lai vai kāda tā būtu. Un dažkārt man šķiet, ka šīs, atkal, kā šajā manā konkrētajā situācijā, es pilnībā ticu, ka es nonācu šādā situācijā un šādās šaubās, ka man tika dota iespēja ar šīm šaubām un šo situāciju skaidri un gaiši pateikt, nostādīt tās robežas vai parādīt, cik tālu es esmu, kur es esmu šī brauciena sakarā un kas ir priekš manis ir ok un kas nav. Tā vietā, lai, ka manī bija šīs šaubas, bet tika dota iespēja arī šīs šaubas izkliedēt ar manu rīcību, ka dažkārt ir svarīgi, un pat ja šim cilvēkam ir kādi slēptie nodomi, es tam ar mani vajadzētu būt nekādam sakaram. Tajā ziņā es varbūt nepateicu to pareizi, bet tā doma tāda, ka tas, ka manai rīcības izvēlei, tas, kādu rīcību es vēlos veikt šīs situācijas sakarā, ka tai pilnīgi un noteikti vajadzētu būt neatkarīgai un neietekmētai no tās iespējamības, ka otram cilvēkam varētu būt kāda slēpta nodoma vai ka šī situācija iespējams varētu negatīvi veikties. Svarīgi ir tas, ka mēs esam darījuši kaut ko lietas labā. Varbūt uzreiz ir kaut kas tāds, ko mēs varam darīt lietas labā. Es, piemēram, kā es teicu, es jūtos lieliski un pārliecināta ar savu izvēli. Man nav, es esmu izrunājusi to visu, es esmu izteikusi savas šaubas, manī radās šaubas, bet vēlme doties ir lielāka par šaubām, bet es vēlos varētu atbrīvoties no šaubām, es eju un izrunāju to, ko otrs cilvēks par to domā. No vienas puses man ir pilnīgi vienalga. Es gribu dzirdēt, ko viņš saka, kāda ir viņa atbilde, bet ne jau balstoties uz iespējamības, kā viņam varētu būt slēptie nodomi, ir tas, kā es balstīšos veicot šo izvēli. Ka, ja mums ir šīs šaubas, tad mums vienmēr tiek dota iespēja darīt kaut ko, lai šīs šaubas kliedētu. Un, kā jau teicu, vai nu tūdaļ, vai kaut kad vēlāk, vai kad jau tā situācija notiek, vai tas kaut kādā veidā palīdz mums sagatavoties šai situācijai. Un doties šajā situācijā, pat ja mums ir šīs šaubas bijušas. Bet mums dažkārt mums vienkārši ir svarīgi apzināties un saredzēt dažādas šīs situācijas aspektus, gandrīz tā kā dodot mums iespēju sagatavoties un pievērst uzmanību kaut kam, bet
bet tādai lielākai, dziļākai izpratnē, dziļākai šīs situācijas izpratnē, bet tas nebūtu nenozīmē, ka jebkurā reizē, kad mūsos ir šaubas, tas nozīmē, ka mums nevajadzētu darīt to vai nevajadzētu iesaistīties šajā situācijā. Lūk. Un jā, tāda tā galvenā doma. Galvenā doma un galvenā runa šodien par to, kā pievērst uzmanību tam, kādu izvēli mēs veicam un kāpēc mēs veicam šo izvēli un kuras tad ir tās situācijas, kurās mēs veicam izvēli balstoties nevis uz faktiem, nevis uz kaut ko tādu, ko mēs skaidri un gaiši zinām, bet balstoties uz iespējamību. Un cik daudz mēs atņemam, un nevis cik daudz, bet ka atcerēties, ka ja mēs mēs izejam laukā no šīs situācijas un atturam sevi no šīs kaut kādas situācijas vai kā balstoties uz iespējamu negatīvu situācijas risināšanos. Atcerēties, ka mēs tāpat laikā atņemam sev arī iespēju pozitīvam šīs situācijas risinājumam, arī šai pozitīvajai daļai, situācijas daļai. Un atcerēties un pievērst uzmanību tam, ka kad mēs veicam izvēli, cik dziļa un patiesa šī izvēle ir. Un to pat nepieminēju vēl, kad jā, jo dziļāk, to es pieminēju, man gribās vēlreiz pieminēt, ka jo dziļāk mēs šajā situācijā ieskatāmies, jo vienkāršāk mums ir redzēt, ne tikai tajā situācijā, bet jebkurā situācijā, jo vairāk mēs pievēršam tam uzmanību, jo plašāks redzesloks mums izveidojas un jo vienkāršāk mums ir pieņemt tādu lēmumu, kas vedīs mūs ļoti efektīvi uz veiksmīgu risinājumu. Ja mēs neesam izpētījuši šo situāciju, vai ja mums tas redzesloks ir tāds šaurs, tad pat ja mēs veicam kaut kādu soli, spēram soli situācijas risināšanas virzienā, tas lielākoties nebūs tik efektīvs. Šie soļi, mūsu spērtie soļi, būs it kā tai virzienā, bet nebūs tik efektīvi, kā tad, ja mēs būtu parakušies dziļāk un skaidrāk un paplašinājuši savu redzesloku šai sakarā. Atcerēties to, pirms mēs veicam izvēli, īpaši, ja tā ir tāda ļoti svarīga dzīves izvēle. Lūk, ceru, ka jums ir viela pārdomām tagad līdz nākošajai nedēļai, un kā es te minēju oriģinālajā ierakstā, kad izskatās, ka tikai Merkūrija laikā ir tādas komunikācijas ķibeles. Šeit mēs redzam, ka ir arī laikā, kas nav Merkūra laiks, ir komunikācijas problēmas, kā bija pagājušajā nedēļā un šonedēļ, bet ir uzlabojumi. Šonedēļ vismaz ieraksti notika. Ceru, ka līdz nākošajā nedēļā viss būs vēl vairāk atrisināts, vēl veiksmīgāk atrisināts, un viss būs vecajās sliedēs ar jaunu enerģiju, bet vecajās sliedēs tai ziņā, kad būs atkal ieraksti. Lūk, ieraksti tādi, kā viņi ir plānoti. Lūk, ar to es arī šodien beigšu. Paldies jums visiem par skatīšanos, par klātesamību šai ierakstā, un tiekamies atkal nākošajā nedēļā. Tā!